Čau visiem! Šajā video vēlējos jums parādīt precīzi, kas man ir atnākušas no dažādiem internetu veikaliem. Sākšies ar drēbītēm, kas ir atnākušas no internetu veikala NAKD. Un tātad vairāk runājot tieši par šo internetu veikalu. Internetu veikalā ir pieejamas Calvin Klein un dažādu citu dizaineru drēbes. Runājot par preces cenu. Cena ir diezgan augsta, bet drēbju kvalitāte ir ļoti laba un tātad tas tā kā atmaksājas. Pirmo es jums parādīšu šādu te ļoti romantisku kleitiņu. Ja godīgi, man vienkārši nav vārdu, lai aprakstītu šo kleitu, cik tā ir romantiska, grezna, skaista. Vienkārši paskatieties šo kleitu. Tā ir mežģīņota, priekšā un aizmugurē ir šādi striķīši. Ļoti ērti ir tas, kad ir rodarīte. Šai kleitai ir ļoti platas rokas, bet tas izstāsta, manuprāt, ļoti grezni viduklītī. Un šeit rociņās ir gumija, kas tā kā izceļ vairāk formu. Es pasūtīju 38 izmēru, jo es nevēlējos, lai šī kleitiņa man ir apspīlēta, bet gan pretēji, lai ir plata. Nākošā lieta no šī internetu veikala ir šāda te maiciņa. Īsnībā ilgu laiku jau es biju gribējusi šāda tipa krekliņu, kas šai maiciņai ir interesants un neierasts, tā kā visām pārējām tas ir priekšā šāds te izgriezums, 3 stūra veidā. Izskatās tā, it kā šeit būtu maiciņa iet un šeit tā kā tāda krūštura lencīte. Starp citu, tad, kad saņēmu šo maiciņu, man likās, ka tā man būs pa lielu, jo pirmkārt es tā kā biju iedomājusies, ka šīm maikām jābūt apspīlētām, bet nē. Varbūt ir jābūt, bet man tāda noteikti nav, bet man ļoti patīk. Tad šī ir vairāk tā kā tāds īsts plats krūpiņš. Varbūt daudzi šo lietu nesapratīs, bet man tā liekas ļoti stilīga un tiešām patīk. Tad šai maiciņai ir 34. izmērs. Nākošā lieta no šī internetu veikala ir šāda te ānas imitācijas jaka. Es saku ānas imitācijas, bet ļoti kvalitatīvas ādas imitācijas. It kā man skapī bija 3 ānas jakas, kam vēl 4. Bet pagaidiet, tūlīt jums parādīšu, ar ko tieši piesaistīja mani šī ānas jaka. Tātad ar šo te aizmuguri, šeit ir tāds bārkstiņas, ļoti stilīgi izskatās, kad uzvelk mugurā. Teiksim, liekas tikai bārkstiņas, bet tas pilnīgi savādāk uzreiz pataisa to tēlu. Šī ānas jaka salīdzinājumā ar visām manām pārējām ir tāda smaga, tātad biezāka. Lejā ir arī sikstiņa, iet šāds slīps rāvējs slēdzējs, un šai ānas jakai es pasūtīju XS izmēriņu, jo tā kā es negribēju, lai šī ānas jaka ir plata. Un tagad jums vēlos parādīt 4. lietu, kas ir atnākusi no interneta veikala NAKD. Tātad tie ir apavi. Jā, pirmo reizi es sūtu internetu veikalā apavus, un tādēļ tas bija diezgan riskanti, bet šo lietu, kas ir šī kastē, es biju vēlējusies tiešām jau ilgu laiku, un īstenībā nevarēju atrast tieši tādus, kas man patiktu. Labi, netaisīšu baigo intriku un parādīšu, kas tik īpaši šīs apavos ir. Tātad tie ir botforti. Ja kāds no jums nezina, kas ir botforti, tie ir tādi garie zābaki, un uzsvars ir tieši uz tiem garajiem zābakiem, jo tā kā tas ir tas knifiņš šajos zābakos, un man tie ir krietni garāki nekā pāri celim. Zamša materiāla, aizmugurē sasienas ar bantīti, šeit lejā ir rāvējslēdzējs. Otrais internetu veikals, no kura man atnāca drēbītes, ir Shein. Tātad no šī internetu veikala jau drēbes nesūtu pirmo reizi. Šī man jau ir 2. reizīte. Ja neesat redzējuši pirmo video, tad arī noteikti apskatieties. Manā kanālā ir. Tātad, starp citu, šī te kurciņa, kas man tagad ir uzvilkta, kas ir mugurā, tātad tā arī ir atnākusi no Shein internetu veikala. Ļoti patīk šīs te uzlīmītes, kas ir uz šīs kurciņas, ļoti stilīgi izskatās. Īstenībā man pašai ļoti patīk šis militārais stils. Un ko es varu pateikt par kurciņu? Tā ir kopilnas auduma, kopilnas materiāla. Tātad otrā lietiņa, kuru es pasūtīju no šī internetu veikala, ir šis te indigo zilā tonītī bombers. Un tātad, domāju, jūs jau pamanījāt, un arī tas ir iemesls, kādēļ es to pasūtīju, dēļ šīs košās krāsas. Manā īpašumā nu jau ir 3 bomberi, bet iepriekš bija šie te 2, kurus, jā, pat īsti kamerā jūs nevarat tā pamanīt. Manā gardrobē, piemēram, pietrūkst šādu te košo krāsu, jūs jau paši to varat pamanīt, teiksim, īpaši šeit nav nekas tāds, kas izceļās, izņemot šo te bomberi jaku. Materiāls ļoti tāds patīkams, elastīgs. Man ļoti patīk, tā ļoti labi aizstāja arī, starp citu, ādas jaku, jo tā kā vienmēr
ko es saku, teiksim, ko vilkt, kad nav ko vilkt. Nu, ādas jaka, džinsi, kaut kāda maiciņa, bet, teiksim, var tikpat labi uzvilkt džinsus, maiciņu un šo te bomberjaku, un outfits iztīsies pilnīgi savādāk. Tā kā noteikti jums arī ieteikt. Nākošās ir šādas te melnas bikses, arī no šeit internetu veikala. Un tātad, teiksim, jūs man uzdodat jautājumu, kādēļ es tieši iegādājos šīs melnās bikses, nevis, piemēram, citas. Tātad iemesls, kādēļ es tās pasūtīju, ir tāds, ka es tā kā gribēju vēl vienas bikses, kas būtu ar augsto jostas vietu. Tātad tas ir līdz nabai. Un šīs bikses arī ir, bet kā mīnusu es saskatu to, ka izmērs gluži neatbilst tādam, kuru es pasūtīju. Tieši šeit internetu veikalam ir ērti tas, kad ir tā kā pie bildītes ir izmēri, teiksim, es izmēram ir tik un tik centimetri, un tā kā es skatījos un pasūtīju drēbes pēc šiem centimetriem, bet bikses ir atnākušas platākas, garums ir labs. Nu jā, vienīgais mīnus ir tas, ka nav gluži izmērs, kuru es vēlējos. Šī ir arī pēdējā precīte, kuru es pasūtīju no internetu veikala Shein. Tātad šobrīd es tās džinses arī uzvilkusi savu mugurā. Pasūtīju šīs bikses tātad vismazākajā izmērā, bet atnāca man platas. Es izdomāju šīs džinsa bikses vilkt, jeb nesāt kā boyfriend tipa. Džinses ir ar plēsumiņiem, tādā gaiši zilā tonītī ar balinājumiem. Nedaudz man pa platu tās ir arī augšdaļā, bet es esmu uzlikusi siksni, lai vismaz nenokristu bikses, bet kopumā tas izstāsta ļoti, ļoti stilīgi. Šeit es domāju tāpat kā arī par citām drēbēm, daudzi varēs strīdēties, teiksim, kāds teiks ļoti skaisti džinsi, kāds teiks, saka, Dievs, kā tu vari nesāt tādus džinsus, tie nav tavā izmērā. Es arī neesmu pieradusi pie tādiem džinsiem, bet man tiešām patīk eksperimentēt, teiksim, nerunājot tagad par šīm biksēm, bet par citām drēbēm, kas varbūt jums uzreiz nepatīk, ir jābūt kreatīviem un jāizdomā cits veids, kā to visu sakombinēt. Tā kā piemēram, šīm biksēm es atradu pielietojumu kā vienkārši platās bikses. Tā kā nepārdzīvojiet, ja jums arī kādreiz tā gadās. Un tātad trešais internetu veikals ir Everpretty. No manis jau jūs esat daudz dzirdējuši par šo internetu veikalu, kāds ir pats internetu veikals, kādas drēbes ir pieejams. No šī internetu veikala jau es sūtu drēbes trešo reizi, tāpēc daudz nestāstīšu, bet parādīšu tieši precīzi, kuras pasūtīju. Un tātad parādīšu pirmo kleitu, kuru es, ja godīgi tagad, es nezinu, kā es pasūtīju. Tā kā es esmu apmierināta, kāda atnāca, bet tas vispār nav raksturīgi man. Tātad es pasūtīju šādu te kleitiņu. Jūs neredzat visu līdz apakšai. Ja redzētu, jūs arī noteikti pabrīnītos, tādēļ, ka šī kleitiņa vispār nav raksturīga man. Audums ir tāds biezs. Sākumā es teicu, ka aizkaru materiāls, bet īstenībā, ja tā tuvāk paskatās, šis materiāls ir ļoti grezns un skaists. Kleitiņa apakšdaļā ir kuplāka. Protams, šeit arī daudz meitenes var teikt, ak, Dievs, fuj, kāda kleita, bet, man tā liekas ļoti romantiska, sievišķīga un tādēļ man tā patīk. Šī ir arī otrā kleitiņa, kuru es pasūtīju. Kleitiņas materiāls ļoti patīkams, viegls, tāda noteikti nebūs karsts. Šeit rokās šķelmiņi, tad sasienās. Principā, ko šeit vairāk stāstīt? Kleita ir tā kā kreklu veida, tātad kā parasti teik krekls, tikai garāks. Jā, protams, nobeigums, teiksim, tā kā vienmēr saka, jābeidz ar ķirsīti. Kleita ir ļoti, ļoti grezna, vienkārši nav vārdu, lai to aprakstītu. Ļoti eleganta, ļoti glamūra, jāsaka, pilnīgi tā. Un tātad šo kleitu, protams, var vilkt uz izlaidumu, uz ballēm, uz kaut kādiem ļoti grazniem pasākumiem. Tā ir apspīlēta nāriņas tipa kleita. Kādēļ nāriņas? Tādēļ, ka apakša iet nedaudz tāda kuplāka. Tātad šeit nekādu lielu izgriezumu nav. Tātad apkaklīte, rociņas, bet aizmugurē ir bišķiņa redzama mugura. Tādēļ arī šeit būs jāpiedomā par apakšveļu. Šeit ir tāds kā apšūts ar zelta ķēdītēm, ļoti skaisti izskatās. Un kur vēdra daļā tā kā ir caurspīdīgs nedaudz. Jā, kleita ir gara līdz zemē. Ļoti eleganti, vienkārši nav citu vārdu, lai aprakstītu kleitu. Un jā, man jau ir 3 garās vakara kleitas, starp citu. Šo te, domāju, jūs jau esat redzējuši, šī arī kleita ir no Everpretty.
veikala. Ļoti patīk visas kleitas, kuras esmu pasūtījusi, un ne tikai kleitas, bet visu, ko es esmu pasūtījusi, un šī video jums parādījusi. Ceru, ka jums arī bija noderīgs šis video, jo jūs zināt, es filmēju šos video tādēļ, ka jūs man prasat, lai es jums pateiktu savu viedokli. NIKD, šis internetu veikals kaut kā īpaši izceļās šo internetu veikalu vidū, jo tiešām drēbes ir kvalitatīvas un stils nedaudz atšķirās. Tas ir tāds individuālāk. Ceru, ka jums bija noderīgs šis video, ceru, ka patika. Ja tā, tad spiediet pirkstiņus augšā, lai gan jūs jau esat mani gudri un zinat, kas ir jādara. Ja neesi piesakojis manam kanālam, tad noteikti piesako. Lejā ir tāda subscribe poga ar mīlestību jūsu Brenda V. Tā!